Ziema ir tas gada laiks, kad valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam darba netrūkst. Pēdējā laika ievērojamākie notikumi saistās ar slīkstoša suņa un apgāzušos autobusa pasažieru glābšanu. Uz dažāda veida izsaukumiem valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vīri pēdējā laikā izbrauc gandrīz katru dienu. Degoši netīrītie dūmeņi kļuvuši jau par ikgadējiem apciemojumu iemesliem. Tāpat, pieturoties salam un sniegam, problēmas rodas arī tiem, kuri nespēja novaldīt savus braucamrīkus. Tas bija 11. decembrī šā gada Ķuļciema pagastā Jādekšās. Uz šī līkuma varētu tā teikt, ka nesadalīja ceļu 2 autobusi. Līdz ar ko viens autobus bija noslīdējis no ceļa braucamās daļas un atradās grāvī. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka autobus ir sasvēries grāvī uz labās puses, tika nosprostotas durvis, līdz ar ko nevarēja tātad cilvēki tikt ārā. Tas bija uzņēmuma autobus, kas veda darbiniekus tātad uz darbu. Un tātad mūsu darbinieki izsita logu autovadītāju pusē, un par šo logu tātad izglāba 11 cilvēkus, no kuriem 2 sievietes tika hospitalizētas. Tātad vienai sievietei bija muguras trauma, kā arī pleca trauma, un vienai sievietei bija galvas trauma. Tāpat nācies izlīdzēt arī citiem automašīnu vadītājiem, kuri vai nu nav izvēlējušies pareizu braukšanas ātrumu vai savā auto sniegto jaudu. Aptuveni nedēļu atpakaļ ātro medicīnisko palīdzību no grāvi ārā ir arī tādi mums izsaukumi, jā. Bet mēs tātad izbraucam uz šiem izsaukumiem, ja ir kaut kāda bīstamība vai apdraudējums. Nelāgi iznācis arī kādam sunim, kurš bija izdomājis pārbaudīt pirmā ledus izturību, tādējādi attopoties augstajā Abavas upes ūdenī. Ieradoties notikuma vietā, tātad konstatēja, ka šis suns ir ielūdis ledū, aptuveni 5 metri no krasta. Un mūsu darbinieki, izmantojot kāpju palīdzību, tātad šos sunīti izvilka krastā. Sunim bija ķēde ap kaklu, līdz ar ko varētu secināt, ka tātad bija kādam saimniekam bija piederējis šis suns. Suns tika izvilkts gandrīz bez dzīvības pazīmēm un tika nodots tālāk veterinārajam dienestam. Tāpat kā ik gadu adventa laikā, piesardzīgākiem jābūt arī ar vainadziņiem, kuri atstāti bez uzraudzības ir par iemeslu ugunsgrēkam. Es varētu aicināt tātad iedzīvotājus būt uzmanīgiem, īpaši ziemas laikā, tātad kurinot šīs krāsnes, neatstāt bērnus bez uzraudzības vienus, un arī Ziemassvētku laikā būt uzmanīgākiem. Savukārt, tuvojoties gada nogalei, aktivizējas arī pirotehnikas izmantotāji. Tāpēc der atcerēties, ka dažāda veida pirotehniku drošāk iegādāties tikai speciālās tirdzniecības vietās, un to lietojot jāievēro visi piesardzības pasākumi, lai nerastos vajadzības izsaukt kādu no atbildīgajiem dienestiem. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.